Šodien esam live video. Šodien esmu es, Alisa Kalpiņa, māmiņa mentore, un tūlīt man pievienosies Karolīna Baumane. Karolīna ir stiliste, un es esmu māmiņa mentore, un šodien mēs parunāsim par to, ko tad vilkt mugurā jauniemies. Jā, akceptēju Karolīnu pievienoties. Tā, kur tu esi, kas mums te notiek? Tā. Tāpēc es nevaru. Tā, Karolīna, vai tu vari akceptēt? Es tev uzaicināju pievienoties. Kā tev tur izskatās? Tā. Tūlīt jau mēs varētu sākt, tikai nezinu, kāpēc tehniski nevaram savienoties. Tā. Jautrības. Karolīna, vai tu man vari uzrakstīt, vai es tev uzaicināju un invited tu esi? Un vajadzētu būt, ka tev ir kaut kāds paziņojums un tu akceptē. Aha, un tur paziņots, ka man rādās paziņojums, ka tu nevari pievienoties. Cik jautri? Instagram. Jā. Ir! Jā, sveika, Alse. Sveiki visi, kas mūs redz, jā, un dzird. Jā. Prieks. Riktīgs prieks. Tā, sabīdīšu tevi. Nu, forši, Karolīna, pastāst, es jau ieminējos, ka tu esi stiliste. Es pareizi pateicu. Es esmu stiliste, jā, esmu piemērs tam, kā pusmoža krīzē cilvēks maina profesiju. Es smējos, jā. Tā kā, jā, biroja vadīšana un tāda projektu darbi ir laba lieta, bet tomēr būt kopā ar sievietēm ir vēl labāka lieta. Un īstenībā es esmu ne tikai stiliste, šobrīd es mācos arī vizāžistu kursos, sapratu, ka arī portreta zona ir viens no svarīgākajiem kompozīcijas elementiem, pāris mums runājam tur ķermenis, figūra, kāds man izskatīsies, bet seja ir svarīgāka, jo ar ķermeni mēs varam strādāt no korekcijas tehniku viedokļa, pa ko es arī nedaudz pēc tam pastāstīšu, bet, seja, tā kā, kāda viņa ir, tāda viņa ir, protams, ka tā kā tā. Es arī starp citu, man ir tuva tā visa māmiņu būšana, jo es 2 gadus esmu mācījusies dulu kursos, pabeigus 1.2. gadu. Vēl es esmu fitnesa trenere, bet es nestrādāju profesijā. Tas arī bija mans ceļš, lai vairāk saprastu, kā vispār funkcionē ķermenis, ko mēs no viņa varam dabūt un ko nevaram dabūt, un ka īstenībā viņš ir tāds labs draugs. Un, jā, un man ir 3 meitas, tā kā tas īsumā par mani. Tāpēc es domāju arī, tā kā nav nejauši, ka mēs te sastapāmies. Jā. Un cerēšu būt noderīga visām mamām. Jā, un man jau māmas iesūtīja visādus jautājumus, kurus es tev pārsūtīju, un ceru, ka tev jau esi sagatavojis atbildes. Jā. Jo es esmu, māmiņa mentori, un es strādāju katru dienu konsultējot māmas, lasot lekcijas, vadot grupu nodarbības, un esmu arī certificēta PEP-mamma. Tā kā saprotu, dūlām un PEP-mammām 1. gads ir vienas mācības, tā kā tas ir tik jauki, ka tu arī esi mācīsies šo te iejūtību un konsultēšanu māmiņām. Tas ir super, jo bērni jau tie ir mūsu nākotne. Jā. Mamām ar jaundzimušiem mazuļiem ir visādas rūpes un raizes, jā. Bet, gribās jau vienmēr izskatīties labi, un gribās jau zināt, ko tad forši var uzvilkt mugurā. Ko tu atbildētu uz to jautājumu? Ko vilkt? Jā. Tad mēs varam pieturēties pie tā plāna, jo piesakot šo laivu, es tev sametu to plāniņu, ko mums varētu jautāt, runāt, un tad būtu kāds tā kā neņem pēc plāna un saka, jūs man solījāt, es skatos, un kur tad tas ir tās tēmas, ko jūs solījāt, tagad pildat, ja? Un tad varam iet pēc tā plāniņa. Pirmo, ko es biju pielikusi tieši par korekcijas tehnikām, un kāpēc es tā iedomājos, ka tas ir tas, kas ir satrauc visvairāk, jo tas, ka figūras atgūšana formā ir mīts, un vispār žurnālus un presi jāliek cietumā pa tādiem virsrakstiem, kā tur kaut kāda aktrise vai tur influencere, paskatīties, kā viņi izskatās tikai 2 nedēļas pēc
dzemdībām, ja, jo galvenais ir veselība, ja nav veselības, tad nav nekā, ja, kā tāds sens sakāvārds. Kam tā ir, tam ir daudz vēlmju, un kam tā nav, tām ir tikai viena vēlme, ja, kas tas ir veselība. Un tā kā arī tas viens otru neizslēdz. Līdz ar to, protams, dodam ķermenim laiku atgūties, un tas, nu jā, tā vēdera zona, tā kā kādu laiku droši vien būs jātāk, ko man ar to visu darīt. Un runājot par korekcijas tehnikām, tā kā tur, nu, pa laimi neviens pa ielu nestaigā ar svariem un ar mērlentu un ar cirkuli. Tā kā viss ir uz aci, ja? Un tā kā galvenais neizdarīt ļaunākas. Tā kā arī vienmēr mierinu sievietes klients, ka viņi saka, kaut kas man tur nav tā, vienmēr var saģērbties vēl ļaunāk, tiešām, ticiet man. Un visļaunākais ir tā kā to zoniņu, varbūt, kas mums ir diskomforts, tā kā vērst uzmanību uz viņu. Un kā mēs viņam varam vērst uzmanību uz viņu? Inga Malnace raksta, labrīt, dāmas, super tēma. Paldies, Inga, kā forši, ka pievienojas arī uzdod jautājumus, vai pēc tam es centīšos pārnest šo video uz YouTube, lai pēc tam arī ērtāk var patīt, jo, nu, Instagram ir ierobežojumi, tā kā būs informācija noteikti apakšā. Lūk, un tad, kā mēs varam vērst uzmanību, pēc, ka divos veidos. Pirmais ir apvilkt, tā kā iedot ciešu piegulumu. Tas attiec ne tikai uz vēdera zonu, uz jebko, jo piegulums tas ir tāda konvencionāla, jeb sociāli akceptēts veids, kā atkailināties. Ja? Atkailināties mēs kaut kādās zonās nedrīkstam, ja? Jo tad tur jau ir vai nu, es pat izpētīju, ja? Ir vai nu administratīvais pantiņš vai nu krimināla pantiņš, nu, ja kaut kāds noteiktās, jā, bet apvilkt neviens nav aizliedzis. Tā kā apvilkšana vienmēr atceramies, ka tā ir konvencionāla atkailināšanās. Līdz ar to, ja Tas nozīmē apvilkt, tā kā tā apspīlēt? Jā, apspīlēt, jā. Tā kā, līdz ar to jautājums, jā, ar manā galvā ar šo zonu viss ir ok, es iedodu piegulumu, ciešu piegulumu apspīlējumu. Ja nav ok, tad uzreiz sanāk, es eju uz puspiegulumu šajā virzienā un vektorā. Līdz ar to pirmais jau tas variants ir šis puspiegulums, brīvs piegulums, un otrs, ka vienmēr ir, nu kā vidukļa zona ir vieta, kur mums satiekas gurna apģērbs ar plecu apģērbu. Un tad galvenais, kā mums neiedot kontrastu caur krāsu. Piemēram, krekliņš sarkans, bikses melnas, ja? Tas ir ļoti tāds stiprs kontrasts un vienmēr pievērsīs uzmanību cilvēkam, kurš iet mums pretī pa ielu, ja? Tā kā domājot par sevi, vienmēr arī vizāžā, kā mums māca, tā kā nepielienam pie tā ekrāna, tur vai man tur tas laineris tur tā kā vajag, nē, tā kā atejam un skatāmies kopumā, jo neviens mūs tik tuvu nepēta. Un ja pēta, tas cilvēks jau mums ir tūs, viņš ir intimajā zonā, un viņam pilnīgi vienalga ir kādā krāsā mums lēders, topiņš un kas notiek ar mūsu vēders zonu. Tā kā metāsim daudz zoom out. Līdz ar to tas pirmais ieteikums, jā, visas zonas, tas nav tikai vēders, kas mūsina, nedodam piegulumu un nedodam krāsu kontrastu. Tas nozīmē tāda iekšējā vai ārējā krāsas vertikāla, ka mums pleca apģērbs sakrīt ar gurna apģērbu. Atkal neprecīzi, bet, nu, lai nav vismaz tās gaismas un krāsas kontrasta. Piemēram, hakija topiņš, melnas bikses vai brūns kaut kāds džemperis un tumši tādi indigo džīnsi. Tā kā tas nebūs tas kontrasts. Un, protams, arī bija jautājums, ja, kādi ir tie ideālā džīnsi, tad es reiz varu atbildēt par to, atkal nezinot tā kā kontekstu un to cilvēku, kāds viņam ir ķermeņa potenciāls un viss pārējais, kā izskatās. Bet kopumā, cik es esmu strādājusi ar sievietēm, ka tā zona, nu, visām ir vēderiņš, reāli visām ir vēderiņš. Ir lielāks vai mazāks, nu, nav tā kā bildītais. Un lielākoties sievietes figūra iegūst caur to, ja bikses vienalga, vai tie ir džinsi vai ja kādas citas bikses, ja viņas iedod tādu piegulumu, viņi tā kā satur kopā. Un džinsi, tā kā tur noteikti viņam ir biezums jau pēc noklusējuma un elastāns. Līdz ar to vienkārši skatieties modeli, kurš tā kā piesavāc visu to viduklīti, un galvenais nevis tā kā, ka jostiņa, tā kā jostas vieta iegriežās un tad tās burbulīts, ja? Bet tā kā viss tāds, nu, tāds kontakts. Lai tādi stingrāki ir tādi, ja? Tā kā ievoties. Jā, no stingrāka materiāla nav tāds tā kā šķīdrs tāds arī, lai tur saka, ka modē kāds palaco, bikses un brīvais kritums un viss tam līdzīgi tas labi izskatās uz tādām sausām figūrām. Tā kā, tas ir palaco bikses. Tas ir
mazas, tā kā taisnas tādas, viņas krīt ar paplutinājumu zem grīdā. Ja viņas ir džinsu... Tā kā tagad modē, kas tās platās bikses, ja? Jā, jā. Ja viņas ir džinsu izpildījumā. Un ja viņas vēl denim izpildījumā, viņas vēl ir bīstamas ar to, ka denim, viņa tāda ir faktūraināks, biezāk faktūra, un ja mēs vēl iedodam tādu lielu apjomu, visur stilbos un tā grīdā pilnīgi, tas ļoti pieliek vizuālo svaru. Jā. Mēs stilistikā operējam ar jēdzienu vizuālais svars. Kad es skatos ar acīm, man liekas, ka tas ir tā kā smagi, ka tas ir smags. Un līdz ar to, ja ir tumša krāsa, lai bieza tāda stīva faktūra, kura nav plastiska, nereaģē uz mūsu kustībām, ja ir lieli apjomi, garumi, tas piedod vizuālo svaru. Atkal, tas nav ne labi, ne slikti, bet domājam, vai mums vajag stilbos, visā šitā vedra zonā, iedot to vizuālo svaru. Visbiežāk nevajag. Tā kā, tad tie būtu tie vidēja aritmētiskie tie sapņu džinsi, tādi elastīgi, stingri un vieglu tādu liftinga efektu visā šajā gurnu apvidū. Es uzreiz jau gribēju nokomentēt to pirmo tēmu, ka tu teici, to konkrēto piemēru, to sarkano topiņu un melnās bikses, tā kā būs ļoti, ļoti krasa tā atšķirība, jā. Un, labi, tad es izvēlos tur haki, jā, un tumši tur pelēkas bikses, jā, brīvi krītošu ap vēderiņu, bet tomēr, tā kā, ko es esmu ievērojis vienmēr, ko mammas varbūt pat nepadomā, jā, man ir tur tā augšiņa tāda brīva, tās bikses, kādās es tur stingrās, jā, tur pieguļošās ielienu, bet tomēr sanāk, ka tā vidukļa zona tomēr ir izcelta, jo ir tā atšķirības starp to augšu un apakšu, vai nav tā, ka tomēr tādas kaut kādas garākas tās augšiņas vajag nēsāt, lai brīvāk ir, lai netik ļoti izceļās tā tieši vēdera zona, jo tur beidzās tas krekls, un viņš noteikti, tā kā atšķirās no tām džinsām, no tām biksēm. Jā, tad ir stāsts par proporcijām, jo tad tā otra iespēja ir jebkādu zonu, kas mūs mulsina, vienkārši ņemt un pārsekt ar garumu. Līdz ar to tagad tad Alsta minēja to, ka sanāk, mēs ņemam pagarinātu plecapģērbu, nosauksim viņu vienkārši kā darba variantā par tuniku, tas var būt jebkāds pagarināts džempers, pagarināts vīriešu piegriezuma krekls, pagarināts tēkrekls, pagarināts kardigāns, vienalga, tā kā tunika, ja? Bet mums nozīmē, ka viņš nosedz dibenu, un tā kā to arī var darīt. Galvenais skatīties tā kā proporcijas, sanāk vēdriņu, mēs noslēpām, jo tā kā nav nekā interesanta, ko tur skatīties, un tas random, tas skatītājs skats vienkārši pārslīd mums pāri, un tad sāk kaut ko skatīties, kur kaut kas tālāk notiek, jo kura horizontāla saista interesi. Ja horizontāla tā ir tā vietiņa, kur beidzas jebkās pleca apģērbs, gurna apģērbs, un ko viņa dod, viņa griež garumu, tā kā viņa mūs padara īsāku, un viņai tendence padarīt mūs platāku tajā vietā, kur viņa ir. Līdz ar to ir tā svarīgi, lai tā horizontāla, piemēram, tā vieta, kur beidzas pleca apģērbs, viņa nebeidzas platākajā vietā. Līdz ar to nezinot, kas notiek sievietē tajos gurnu apmēros, varbūt tur ir ļoti tāds apjomišs liels gurnos, ja? Tā kā vēdriņu nosedzām, jā, bet pielikām vēl pie gurniem. Tur vienmēr ir kaut ko mēs esam nomaskējuši, bet kaut kādu cenu tas tā kā ar zālēm, jā, sāpes noņēmā, bet tur kaut kā tur asinī, tur kaut ko paaugstinājā. Tā kā, kas šajā mirklī ir vitālāk? Līdz ar to tad pirmā iespēja, tā ka viņi satieks plus mīnus plecapģērbs ar gurnu apģērbu, plus mīnus anatomiskajās robežās, tas tad būs tas viduklis, bet bez vizuālā kontrasta, krāsas kontrasta, vai, jā, varam arī laist tālāk, un tad skatāmies vienkārši garums, vai kas tur notiek ar augšstilbiem. Tā kā, bet pilnīgi pareizi pateici, tā var darīt. Nu, forši. Es vienkārši tā darītu pēc tā stāsta. Jā. Nu, kas mums tur vēl par tēmām, jautājumiem? Dodamies tālāk. Jā. Dodamies tālāk. Vēl uzreiz arī var atbildēt, ja mēs par garumu kārti un par proporcijām uzrunājam šo tēmu. Bija jautājums, ko darīt, ja bikses ir par īsu. Tā kā,
Nu, šajā mirklī es domāju, vienkārši liels daudzums sieviešu apskaudās, jo cilvēkam ir kādas kājas un mikses pa īsu. Nu, tas ir resurs, bet īstenībā, kad jūs staigājat pa veiklām, es ticu, ka tas vispār nav nevienā mirklī smieklīgi, jo trūkstā garuma, ar to sastopas tās arī gara auguma sievietes, arī varbūt kurām tiešām anatomiski tās stors īsāks un tās kājas garāks. Un tad parasti vēl jostas vieta, tā, kurām ir jābūt kaut kur regular fita, kur anatomiski, viņi ir visu kaut kur tikai neanatomiski. Bet labi, tā kā, nu, ideālā variantā, protams, būtu jāpieķerās un jāatrod to pagarinātā variantā bikses. Ik pa laikam ir gan internetu veikalos, nu, principā, godīgi, ja, tā kā veikalos nekā nav. Un, lai kā man pašai patīk pataustīt, un tomēr nav nekāds izdomāts nekāds rīks, kā mēs varam kaut kā pielaikot vai sajust kaut ko caur ekrānu, un vēl nav tās tehnoloģijas, ja? Tā kā, nu, nedaudz mēs šaujam ar pirkstu debesīs pērkot kaut ko internetā. Bet, nu, kur tu liksies, jo, ja pat es rīdzenīts saku, ka man sajūta, ka nekā nav, ja? Es vēl stiliste, ja? Tad ko saka cilvēki, kuri varbūt ir reģionos vai tā kā ne tik varbūt bieži apgrozās veikalos un tā kā, jā, internets ir mūsu viss. Un tad var skatīties, uz grūtnieču drēbēm īstenībā attiecas, tā kā vienkāršajam sādaļā grūtnieču gadījumā maternity, ir visiem, ir gan Lindexam, H&M, liela izvēle un tā tālāk. Un tad attiecībā uz tiem pagarinātajiem, jā, ik pa laikam arī H&M parādās bikses, tā kā long, es esmu redzējusi, ne tikai bikses, arī jakas, Zalando arī, un kaut kādu, nu tā man negribas nekādu konkrētu brendu saukt, jo tā kā negribas reklamēt, jo es tā absolūti neatkarīgi. Un tad vienkārši no tās sadaļas ņemt, jo tāpat kā ir petīts, tā kā tā samazinātās formas, tāds īsāka garums ietem, ka tur būs citas proporcijas. Ik pa laikam ir tas long, un tad vienkārši redzat, grābiet 3 eksemplāros, nevienam nesakiet un mūciet. Nu, tā kā, jo tas ir reāli svarīgi, jo arī ne tikai no korekcijas viedokļu, korekcijas tehniku viedokļu, ja, ka proporcijas ir svarīgas, bet vispār. Proporcijas ir svarīgas, vienkārši lielāka, maza daļa cilvēku augumu no tā, nu, neko diži slikti viņām nepaliek, ja, tas ir tas saucamais tas modeļa augums, kad ir garš garums un tāds ļoti kompakti kauli, ļoti maza muskuļmasa, maza tauku masa. Tā kā tur tā kā, nu, komplimentu figūrai neizdarīja, bet arī nekas tur traģisks nenotika. Mums sievietēm normālajām, adekvātajām parasti tas ir antikompliments figūrai, un es tomēr ieteiktu tām proporcijām pasakot. Tā kā jautājumu uzdevēja malaciskajā, ka viņi saskatīja, ka tur kaut kas nav tīrs, un tad, tā kā, jā, tam sekam, tad meklējam tomēr to vajadzīgo garumu, un ja kamēr mēs esam meklējumos, nu kaut kas jāuzvelk ir, un jāiziet ārā ir, tad es parādīšu, kā var izdarīt ļaunāk. Jā, es paņēmu savas vidējās meitas drēbes, lai viņas ir maziņākas, un tas var nodemonstrēt. Teiksim, mums ir sarkanas bikses, un tad viņas beidzas, nu, kaut kur, nu, ja jautātājs ir, ka pa īsu, nu, droši vien kaut kā tādu gabalu virs potītēm, nu, ir samulsināta. Tad viņa beidzas virs potītēm, tad ir kaut kāda blika kāja, labākajā gadījumā, un tad ir kaut kāds apavs. Nu, vienalga, man ir tāda botiņa, ja, un atkal uztaisam tādu zoom out, ja, jo tagad, ja es jums pielikšu, un tā kā mēs neko nesapratīsim, nu, sarkans un melns, labi. Ja es uztaisu zoom out, un kad tas tiešām man ir tās bikses, tad vienkārši sanāk, jā, tās kājas, viņas ir saīsināts. Ļaunāk mēs varam izdarīt, iedodot kontrastu. Uzvelkot kaut kādu vēl zeķīti, ja. Tā kā atkal sanāk, es vienreiz nogriezu, ja mēs atceramies horizontāli tā griež, vienreiz nogriezu, otrais nogriezu un trešreiz nogriezu. Tā kā 3 reizes sagriez kāju. Tad, nu, atkal, cik tas ir tehniski iespējams, mēģinam vismaz to zeķi, lai viņam vizuāli pieskaitās pie bikšu garuma. Ja? Princips ir tieši tas pats, kad mums krekliņš satiekas ar biksēm, lai mums tā kā neviens neko nevar saprast, kur beidzas krekliņš, kur sākās biks, lai tās krāts ir maksimāli tā kā tuvu vienu otrai. Nu, tad vienkārši atkarībā kādā krāsā jums ir bikses, ja viņas ir džīnsi, nu, vai ir iespējams atrast dzilu zeķi vai kaut ko tam līdzīgi, ar melno krāsu, protams, vieglāk, ar bēšo vieglāk, nu, tad, nu, to zeķi vismaz tā
krāsziņā pielaulāt pie biksēm, jo tad no attāluma tas viss būs kāja. Jā, tas nebūs kājas gabals. Nu, princips tas pats, kas ir ar svārkiem. Jā, ja mēs valkām svārkus arī kādā krāsā zeķu bikses, vislabāk svārku krāsā. Un tad ir varianti. Tā kā, jā. Tā kā par to es atbildēju. Ejam tālāk? Ejam tālāk. Ejam tālāk. Un tik daudz dinamiski interesanti stāsti jau pat rāda, tā kā pilnīgi ļoti aizraujoši. Es sagatavos, nu redz, tas ir labums, jau uzdod jautājumu pirms, tad ja es jau varu kaut kādu materiālu iedot. Tā, tad par piesolīju es te, tad korekcijas tehnikas parunām, ikdienas kapsula. Nu jā, tā kā, nu ko nozīmē ikdiena, tā kā casual, tas ir atkal te es varu iedomāties, nu jā, tā māmiņa, jā, kura ir bērna kopšanas atvaļinājumā. Nu, atpūšās viņi, vai ne? Bet atkal viss ir atkarīgs no dzīvesveida, jā, vai tā, tie ir pilsēta, tas ir dzīvoklis, vai tas ir privāta māja, arī ko viņi staigā ratiem, viņi pārvietojas ar mašīnu, viņi nes tos ratus no 4. stāva, un tas ir viss ir, nu, ļoti, ļoti relatīvi. Varbūt tas nav pirmais bērns, kad, man liekas, tā, nu, vismaz man bija ļoti viegli, kad man piedzima otrais, es domāju, Dievs, es tā varēju atpūsties pirmajā dekrētā. Nu, lūk, tā kā tur daudz nezināmā, bet kopumā, ar ko tā kā sākt viņu būvēt, es taču iesāktu ar apakšu, ar biksēm, jo pēc pieredzes rāda, ka visgrūtāk ir kaut kā noformēt šo kāju zonu, un ja tas jau ir, tā kā tad jūsu stratēģija, piemēram, bikses un kaut kāds džemperis tops vai tā tālāk, vai kaut kāda legging veidīgs, kaut kāds plus tunika, ja, tunikas vietā varbūt jebkas, kā mēs runājam, tas, attiecīgi, bikses sev paķers klāt apavus, jo apavi plus bikses vienmēr pāris, tā kā nevar atbildēt kādus apavus, kamēr es nezinu, kāds ir bikses, tā kā, nu, principā es vienmēr sāku ar biksēm un tad līdz ar to ar apaviem. Jā, un tad visu pārējo, un tad vienkārši, ja mammai par augšām, nu, vienīgais ierobežojums, tāds neierobežojums, vienkārši tāda detaļa, kas ir jāņem vērā, būt, ja mamma baro bērniņu pati tādu, nu, tā piekļuve krūtīm, tad droši vien jāstāst par kaut kādiem topiem vai jakām vai džemperiem, kur ir vai nu kaut kāds rāvējs vai pogas, varbūt rāvēji pat ātrāk, jo tad, lai neviens nesatraucās tik ilgi tās pociņas pogāt, nu, kaut ko tādu. Un tas arī, nu, principā viss. Un tā kā, jā, mums ir novembris un laikapstākļi ir tādi, ka vajadzīga otrā kārta, to outdoors, tas ir, nu, virsdrēbju to kategoriju. Protams, mēs zinām, ka nevajag ignorēt, un jo tas ir mūsu tāds komforts, jo, kad es vēl, man bērni bija mazi, tad man jaunākajā meitai 8 gadi, viņiem 2. klasē iet, un man tāds nedaudz viss ir aizmirsies, bet agrāk, kad es tiešām viņiem staigāju, es arī biju vienīstībā no tām māmām, kuras stāvēja tajos laukumiņos un drebinājās, ja, ka, ja vecākais bērns tur kaut ko šupojās, mazākais guļ ratos, viņam ir komfortāli māma, tā kā kad mēs iesim mājās, ja viņai ir augsti, jā. Rokas man arī sāla tos ratus, stomjot nebija pareizie cimdi. Tā kā, nu, tur, jā, es ieteiktu ieguldīties, un noteikti mums jāskatos tādos vairākus sportiskajos brendu virzienā, nevis kaut kādu mass market zārkā un tāpēc, ka izsalsim kā pruseks, ja, bet tādi, kas ir jau, kur ir tehniskie audumi tāds, nu, kur ir tāds tiešām outdoor tāds brands, un tad cenu kategorija, nu, tāda, kāda jūs varat atļauties. Tā kā, nu, tas ir svarīgi, jā. Un arī āra bikses es ieteiktu mamām, jo, nu, tieši tā kā tu saki, bērni tur aktīvi dzīvojas vai laukumiņā, nu, un mammas tā kā vai nu tur sēž vai stāv, nu labi, tur kaut ko šūpina, kaut ko tur, jā, bet, nu, tā kā paliek daudz augstāk, jā, jo mēs stāvam uz vietas nevis aktīvi, un tā kā arī āra bikses, es zinu, ka daudz mammas pat arī ziemā tur ar slēpošanas biksēm iet ārā pastaigāt, un tieši tā, jo tas būt silti ir daudz svarīgāk, lai nu, nekā uzvilkt tur tās modernākās dēbes, un man patīk tās padoms, ka tad mēs skatāmies uz kaut kādiem tādiem sportiskākiem brendiem, un tad jau arī tur varam saskaņot kaut ko kopā, lai ir silti un ērti un skaisti. Noteikti. Lūk, tad vēl bija pieminējis tādu svētku kapsulu, jā. Nu, kā kapsula ir skaļi teikts, jā, jo īstenībā
Nu kā, es ieliku, īstenībā atzīšos, ja, es to vārdiņu kapsulē ieliku, tāpēc, ka tas ir trendā. Nu, tā kā, kad es to vienkārši visi runā, man liekas, tas cilvēkiem liekas, ka tas ir kaut kas tāds, ka tā kā saista uzmanību. Bet īstenībā kapsula, kapsulas ideja, viņa jau vienmēr ir bijusi. Jo vienkārši iedomāties agrāk, ja, arī, kaut vai mūsu, nezinu, māmas, bet vecmāmiņas saka, kad tās drēbes nebija mass marketa. Tas ir tā, ka it kā pa kapeikām mēs varam kaut ko nopirkt. Tā iepatikās, nopērku, ko es to darīšu, es nezinu, ja. Agrāk vienkārši neiedomājama situācija. Nu, meita nevarēja sēdēt un aust kaut ko, ka viņa nezina vispār, ar ko viņa to vilks, ja. Nu, protams, tas bija tā kā ansambļa princese, bija skaidrs šī vesta pie šiem svārkiem un tā blūza, tā kā, labi, tur bija arī nedaudz tāds kanons. Tagad, protams, mums ir tā kā brīvība, valkājam, ko gribam, un rezultāts ir, un cena ir maza, un rezultāts ir tāds, jā, ka atnes bez idejas, ar ko to vilkt. Jā, un tāpēc, kas cilvēks saka, ka nepērcat lietu, kamēr jūs neiedomājaties galvā 3 komplektus vismaz, jā, šī gan ieteikums ir bezjēdzīgs, jo, ja man nav domāšanas tajā virzienā, es nevaru iedomāties 3 komplektus, domāju, atnākšu mājās, paskatīšos. Bet tas ir tā kā mani ievestā autoservisā, paskaties, kas tur ar to riepu, redzu riepu, ideja nav, tā kā tas tāds bezjēdzīgs, man liekas, ieteikums, ja? Bet doma ir tāda, ka tā kā industrija visur izdarīs tādu, lai mēs paši saburtos, un pēc tam mums ir tā kā speciālists, kurš to visu atrisinās, un šeit jums būs kapsula, tā kā jūsu laimē. Tā kā, tas tāda bija tāda mazā atkāpe tā kapsulas ideja. Bet doma tāda vienkārši cilvēku valodā normāls, adekvāts apģērbs svētkiem, lai ir ar ko aiziet, nezinu, uz Ziemassvētkiem, uz eglīti, bebīšu skoliņā, kur jūs sēt vai ciemos. Tā kā tā, ja mēs runājam tieši nevis par grūtniecēm, bet par jaunajām māmiņām, arī pēc savas pieredzes, domāju, nekas diži nemainījās, varbūt ir jānopērk vienkārši izmēriņš lielāks, ja tur vēl tā viss labi nedara, un, protams, tad ņemot vērā tā, lai ir tā piekļuva krūtiņa, ja jūs barotņus viņi. Visdrošākais ir atkal ņemot vērā visu tās korekcijas tehnikas, to krāsas vertikāli, ko mēs runājām, tas ir kaut ko tā kā mazā melnā kleitiņa. Viņa var nebūt maza, viņa var vispār pat nebūt kleitiņa, tas būtu varbūt kaut kāds bikšu, tā kā nevis kostīms, bet kombinezons, ja, ka, teiksim, kāju zona ir noformēta nevis svārku daļā, bet bikšu daļā atkal, kas ir varbūt simpatizē dažām sievietēm, vai arī viņām ir figūra tāda, ka objektīvi labāk ir bikses, ja, jo, piemēram, te augšā viss kaut kas ir liels, bet kājas slaidas, tad ir labāk, jā, tas kleitiņas plus zeķu bikšu vai tunikas plus legingu princips. Ja viss ir otrādi, tā kā prasās tāds kājas, to var noformēt pilnā garumā tajās biksēs. Tas varbūt arī tās, bet doma ir tāda, ka vienkārši, kas ir komplekss, tā kā augša, apakša, tā kā viens izstrādājums, ko mēs vienkārši uzvelkam, un tad, attiecībā no piegriezuma, atkal, lai nav piegulums, puspiegulums, varbūt gudri piegriezts tā, ka no sāniņiem uztaisa to nedaudz to siluetu, jo, principā, visas figūras sievietēm, izņemot atsevišķus tiešām tāds liela izmēriņa gadījumus, viņas iegūst no tā, ja mēs to siluetu piesavācam no sāniem. Tā kā, jo mēs tā kā skatāmies sejā, mēs redzam siluetu tā kā no priekšas, un ja no sāniem mēs bišķiņ iezīmējam to vidukli. Tur nav runa par akcentēšanu, jo mums nav ko akcentēt, ja tur viņš nav izteikts. Ja nekādas tur jostiņas, savilas, neko tādu nevajag. Bet tikai viņš piegriezts tā. Bet atkal no sāniem skatoties, ja no sāniem tā kā tur nekas atkal nekonturējās, jo nav tas, nav jau apkārt apjosts, bet tikai no sāniem piesavāts. Un tas pavieglina siluetu, bet atkal neko ļaunu neizdara vēdram. Tā kā kaut ko tādu, tādu modeli es ieteiktu svētkiem. Un protams, ar podziņām vai ar kādu dekoltē, tādu rep, tā kā var pāri un tad kaut kā. Man tāds kleits nebija, man bija vienkārši parastā tāda
melna pāri galvai, velkamā rāvēja aizmugurē, un tad es vienkārši, es gāju uz citu izcilu, prasījos, es varu bērnu pabarot. Es vienkārši ģērbos pilnīgi kailu, un, nu, ne kailu, vienkārši ilgu to kleitu nost un baroju. Bet, nu, ar lielākiem bērniem tur nav nekas tāds dramatisks, ja tā nav katras 2 stundiņas, un tā kā, nu, to var iztikt, varbūt arī tad nemaziņ nevajag, nu, tā kā visi saprotoši cilvēki tā kā palaidīs. Jā. Tā kā, nu. Un tagad jau arī daudz ir tieši barošanai kleits ar tur tādām kabatiņām un atverēm un podziņām un rāvēslēdziem uz krūtīm, tā kā arī tādi varianti ir. Jā, bet vienkārši doma tāda, ka, nu, ja kaut ko neizdevās tādu dabūt, nu, viss ir kārtībā, viss ir labi, tā kā tas nav pasaules gals, tās ir tikai drēbes un tā kā, jā, domāju, lūk, un tā kā tas bija pa svētkiem. Jā. Vēl bija jautājums par, ko darīt, ja es esmu bāla, ja, ko vilkt. Jā. Tā, godīgi, es tā višķi nobijos no šī jautājuma, jo, protams, man gribētos, tā kā, lūdzu, pirmā kārtā pārliecināties, ka jums viss ir labi ar veselību, ja, ka tas nav kaut kāds avitaminoze vai nu kaut kāda tur slikti rādītāji. Un, ja tas nav jūsu gadījums, vienkārši jūs pēc dabas esat tādu ar bālu ādu, tad atkal jautājums, vai tā ir problēma. Nu, tā kā, jo varbūt, nu, kā, respektīvi, nekas nav ne labs, ne slikts, jā, tas ir vienkārši, vai man tas ir ok, vai arī man tas nav ok, un es to gribu kaut kā risināt. Līdz ar to, ja mēs to gribam risināt, tad saprotam atkal, kas ir tāds jēdziens kā kontrastainība. Tas ir tāda krāsu amplitūda, ja, tāpēc sākot to, ka svarīgākais ir seja, tā kā tieši ne tik daudz krāsu, cik tumšuma un gaišuma tāda amplitūda, kas ir jūsu sejā. Nu, piemēram, bāla sejām, tumši mati, tumšas acis, sniegbaltīte, ja? Tā kā kontrastainība ir ļoti augsta. Tas nozīmē, ka tāds cilvēks, viņš labi izturēs visas košas krāsas, var vilkt koši sarkanas kleitas, koši zaļas kleitas, koši, viss, kas bija sarkangalotē, bet sniegbaltīte mugurā, tāds atvērts tāds košas krāsas, jo viņa konstanti, viņa to izturēs. Līdz ar to nebūs tas, kā kleita vai drēbes vilks uzmanību uz seju un cilvēks paliks novārtā. Tas ir labi tērpu demonstrētāji, jo viņai uzdevums noiet pa podiju vai nobildēties tur zāras katalogu, nevis visi skatās, kāds sieviete, bet skatās, kāds drēbes grib tādu kleitu, ja? Tā kā tur ir cits mērķis. Mums parastajām sievietēm parasti, nu, protams, kompliments par kleitu ir patīkami, jā, bet, ja tikai, kur tu ņem šādu kleitu, tad tā kā, nu, es negribas teikt, jā, tā kā gribas teikt, cik tu labi izskaties, vai ne? Lūk, tad, līdz ar to, tad, principā, ja bāla seja, tad, nu, redziet to kā resursu, un ja tumši mati, ka jums ir augsta kontrastainība, principā, jūs varat izturēt tīri vizuāli piesātinātas košas krāsas bez vajadzības piekrāsot lūpas vai uzvilkt saules brilles. Nu, tā kā, lai pārceltu to kontrastainību. Jā, atkal jūs esat gaišiņa, matiņa gaišiņa vai rūdi vai tādi latviešu parastie. Tas nozīmē, ka kontrastainība ir zema, un tas ir vienkārši tāds fakts, kas jāņem vērā, ka, ja gribas tā kā organiskāk, bez kosmētikas izskatīties tajās drēbēs, tad nevelkam neko, kas būtu košāks vai tumšāks pār jūsu ārieni. Tas vilks uzmanību uz sevis, un jūs paliksiet otrā plānā, varbūt uz tā fona izskatīsties bālāka. Vai, jā, nu, tas ir tāds standarta ieteikums, jā, vienkārši to kontrastainību pieskaņojam savai dabīgai. Bet vienmēr var arī uzkrāsoties, jā, pietiek ar košām lūpām vai kaut kādu izteiksmīgām uzacīm, skropstām, un tad tā kontrastainība aug, jā, nu, un ārā tur droša, šodien tāds laiks, jā, saulesbrilles tieši prasītos, bet, nu, tā, kāpēc ir tā saulesbrilles arī, jo tur Pinterestā vai strīdstēlā, mēs skatāmies, kā izskatās, nu, tāpēc, ka pirmām kārtām tas kāds tāds liftinga efekts, jo sajūt, ka tā pie brīļu rāmļa turās seju, tas vienmēr tā kā savāds strukturē daudz arī sievietes, kuras ir gados, vienkārši tāds imidža brīles, pat bez tiem
redzes tiem stīkliņiem, vienkārši tas sēd, ka tiešām tā seja viņi turās pie tām brīlēm. Viņi var turēties arī pie grafiska matu griezuma, tāpēc tā kā iesaka parasti pie noteikta vecuma, nu, ja tāds pasūtījums, ka gribu tā kā vairāk iedot struktūru, nu, tad tādi īsāki matu griezumi. Tāpēc, ka tu esi tur veca un tev nedrīkst garus matus, bet tieši dēļ šīm optiskām ilūzīm korekcijas tehnikām. Tā kā to var darīt. To var arī nedarīt, ja tāds nav mērķis, un, piemēram, seja jau pat par sevīm ir grafiski, tādi izteikti vaigu kauli, izteikta žokļa līnija, tad atkal tā grafika ir sejā, un tad atkal varbūt, jā, man bija tāda arī viena klienta, kur arī ļoti gaiši, bet viņai ļoti labi izskatījās tumšs, košs un tāds intensīvs aktīvs, ne tikai tāpēc, ka raksturs tāds, jo vēl daļa rakstura arī var tāds piestāvēt tas, kuram it kā nevajadzētu piestāvēt, bet cilvēks jā. Tu zini, par ko es runāju, nu jā. Un citreiz arī ir tā kā raksturs, pat ir mierīgs, bet tā grafiskums tajā sejā, un tas sanāk sajūta, ka tas viss tas intensīvais burts, ka tā kā pie tiem kauliem turās un arī ir labi. Tā kā, nu, tas ir tāds vidējais arguments, ko es centos pateikt, neredzot vizuāli jautātāju. Forši, ļoti labi atbildē. Un es domāju arī par tām krāsu toņiem, tā kā tu visu laiku mini to seju, cik tas ir svarīgi, un rekur arī tieši jautājums par to ballo seju. Es domāju, ka tas ir arī tāds, nu, ka pirms mēs pērkam kaut kādu lietu, mēs pieliekam reāli tuvu sejai un paskatāmies, kā tā krāsa izskatās. Es tā vismaz daru, tā ir pareizi. Aizlidoja tikko viena sirsniņa, acīm redzot, kāds arī tā dara. Jā, pie sejas, jā. Tas ir pats galvenais portreta zona, bet atkal, nu, tur ir tā ļoti viltīgi ar tām gaismām. Tas ir tā kā anekdote, ka operatoram jautā, jums ir skaista sieva? Viņš saka, nu, atkarībā kā gaismu uzlieku. Ja? Gaisma ir reāli svarīga. Es arī tagad viltīgi nostājos istabā, zinu, ka man tā nav tāds vislabākā siena, nu, tā tieši siena, bet es šeit ir vislabākā gaisma priekš manas sejas. Un vienkārši šobrīd izvēlējos sevi, nevis sienu. Es domāju, pat, ja sēdēšu pret smuku sienu, bet iztīšos tāda, es nepatikšu cilvēkiem. Nu, tā kā visi esam visi esam sociālās būtnes, bet jums izskies labi. Tā kā principa, tā ideja laba, jā, ka, protams, mums pieliekam pie sejas, bet mēs, nu, paturam prātā, ka tas apgaismojums veikalos ir mākslīgs, viņš ir ļoti intensīvs, viņš tā kā tāds sofītu gaisma. Un arī viens no pirmajām jautājumiem, ko es uzdevu vizāžistu kursos pasniedzēju, nu, kā tad var to tonālo krēmu vai, nu, kaut ko tādu veikalā atrast, ja? Un uzreiz pateikšu, vizāžisti nepērk savu, principā, tonālos krēmus, ne drogās, ne duglas, jo mēs strādājam ar profesionālo kosmētiku. Bet, nu, ja pieņemsim, jā, tad nav variantu. Tad vai nu mūsu izvēle ir tāds veikals, kurš nav iekšā tirzniecības centrā, kur ir tie sofītu prožektori, kur ir tā kā skatuves gaisma, ja, kas visu izgaismos un mainīs to percepciju, to uztveri. Tad, ja mums ir iespējas iet uz tādu veikalu, kur ieja no ielas, ka tur, piemēram, ir logi, tad mēs varam pieiet ar savu spogulīti un ar to, nezinu, ar to tonālo krēmu vai lūpu krāsu uzkrāsot un skatīties pret dabīgo gaismu. Nu, vai nu kaut kā jāuzkrāsojās un tad jāiet ārā un tad tur kaut kur jāpaskatās. Tā kā ideja par pielikšanu ir labi, bet ņemam vērā, ka kur mēs to pieliekam, ka ja tā ir mākslīgā veikala gaisma, tur var sagrozīt. Tā kā tur kaut kā jāpagrozās, varbūt zālē jāaiziet, tad no tās kabīnes vismaz jāaiziet, nu vai kaut kā tā, un ar savu spogulīti. Jā. Forši. Bet doma pareizi. Jā. Forši. Nu, stāst, ko tu vēl tad šodien gribi visu kaut ko stāstīt, vēl kaut kāds jautājums varbūt bija? Uz visiem jautājums atbildējums, tas plāniņš arī ir. Mēs runājām, ka mēs tā kā pusstundā centīsimies iekļauties, lai visi neaizmieg. Tā kā, ko es vēl uz atvadām, es varu parādīt, kā es, piemēram, izskatījos grūtniecības laikā. Es nezinu, kāpēc es kaut kā padomāju, ka kaut kā bija iedomāsies, ka mēs runāsim par grūtniecēm, es zinu, ka vispār par māmiņām, bet ar visu to, ka ziemā ir varbūt āķīgāk, es vienkārši ar gudru ziņu, man pirmā meita, ja jūs te redzat, dzīmā aprīlī, šeit es sēžu, tāda ar
lielu vēdru, tur tāds lieldienu zaķis. Jā. Nu, tad man bija man bija grūtnieču, bikses ar gumiju, kas starp citu arī paskatījos speciāli vakar H&M mājaslapā, viņiem ir tagad tāda modeļi before and after. Gan bikses, gan jakas, ka tā kā transformeri. Līdz ar to tas arī tāda atbilde, teiksim, ko nopirkt, bērniņš gaidāms augstajā laikā, un pēc tam jāsteigā būs ar ratiem. Tā kā, lūk, labs variants, jā. Nu, man principā bija grūtnieču bikses no H&M, toreiz vēl 10. gadā Latvijā nebija H&M, es viņus nopirku lietoto preču veikalā, biju pa kaut kādiem latiem, biju ļoti priecīga, un principā 3 grūtniecības arī man viņas labi noderēja. Un augšām bija vienkārši tāds pagarināts tank top, tāds tā kā, topiņš tāds, kurš nosedza vēderu, jo tur ar visu to grūtnieču biksēm bija tā gumija, bet man kaut kā nepatika, ka viņa to vēderu tās, viņiem mērs leju risināja. Tā īstenībā arī atbilde uz to, ka vai obligāti jāpērk kādu grūtnieču veļā, atkal drēbes, ir atkal jāstāsta, kāds ir figūras, varbūt, ja tas vedrs nav tik liels, tā nav viņu grūtniecība, bet arī vispār neesat tik lielā izmērā. Varbūt var iztikt ar vienkāršām biksēm ar gumijotu elastīgu jostu, kaut kādu izmēriņu lielāku vienkārši paņemt un tad ritināt lejā. Tā kā faktiski, jāsaprot, ka tas arī ir tirgus, viss fashion business, tas ir tirgus. Un, protams, tās māmiņas, īpaši tās pirmās grūtnieces, viņām ir brīvais laiks, viņām ir nauda, un, protams, kāpēc to nepārdot, ja var pārdot. Tā kā, saprotam, arī visi grib savu maizīt, Bet, principā tā, un tad man bija tāda pagarināts tāda jaka rābēju, arī vienkārši paņēma izmēru lielāku, lai nosaktu to vēderu, un virsū man bija tā pati arī pirms grūtniecības īsā jaka, kura man netaisījās ciet, bet tā kā tas bija aprīlis un apakšā bija tas hūdijs, kaut kā es iztiku. Un šeit, piemēram, es tev gaidu otro bērnu, tādi acīgākie skatītāji ieraudīs, ka tas precīzi tas pats tops, tas pats praktiskā sieviete, arī ādas jāka, kura man jau ir daudz gadus, jau 14, arī netaisās ciet, bet ir nevajag, īstenībā tādu modeli labāk arī atvērtā veidā, un tad ir garie svārki, rezervdā, man liekas, L izmēru vienkārši nopirku, viņam tur bija tas stāsts par to elastīgo gumiju, un tad es viņus vienkārši valkāju, un kājās, tas ir basām kājām, un baskāju tā kā, principā, bija krokši, kaut kas tāds, kas arī ņemot vērā tūsku. Principā, trešā grūtniecība, te atkal viss tas pats scenārijs. Tā, jūs redzat, jau tops kaut kāds nedaudz cits, svārki tie paši, un, jaka nedaudz savādāk, bet principus viss tas pats, bet, ko divas pēdējās man bija vasarā un tā kā tā. Tas ka nekautrēties gaidībās vilkt tās jaciņas, kuras nemaz nevar aiztaisīt ciet, jā? Tā jau var izskatās, labāk, protams, mēs nerunājam par ziemas periodu, primāri veselība, Bet, ja tas ir tāds siltais periods, vai plus mīnus, vai apakšā tiešām ir tas dāsnāņošanas princips, un apakšā, piemēram, tas pats hūdijs, rāvēja, kuram man bija viss ļoti labi virsū tāds šaule, un tad kā viss tā notiek, un tad nevar saprast, un tas jau ir aprīlis, viss ir kārtībā. Bet tā labāk izskatās, ja jums ir jautājums, kāpēc, piemēram, Pinterestā kaut uz 3 tēlā, viņas tur lēkā mēteļi vaļā, kā tas ir, bet tāpēc, ka tā labi izskatās, jo tas ir tas krāsas vertikāls princips, ka mēs ieraugam ķermeni pa kaut kādu šķirbu, ko mums pavēr tas otrais slānis, un tas slaidina. Protams, grūtniecei tur varbūt nav mērķis slaidināties, tāpat tas arī vēders iet pa priekšu, un tagad mēs no tā nekautrējamies, nav vairs tie laiki, kad siluete kaut kas tāds bezformīgs, vai varbūt kaut kāda slavenība grib noslēpt. Bet tas viss ir kārtībā. Bet jau ideja tas pats princips. Līdz ar to, kāpēc ne grūtnieces var staigāt vaļā drēbēm, kuras, kā es teicu, dažas reāli izskatās labāk. Piemēram, aviatoru jakas, tās ir tādas, viņas tāda kažo kādiņa, tā kā aitādiņa, tā kā uz otru pusi izvērsta. Viņas vienmēr ir tāds melns, puse Rīgas staigā, viņas ir katru gadu arī tādos brūnīgos tonīšos, tad viņas reāli labāk izskatās atvērtā veidā. Arī baikeri jākas, tās rādas jākas arī labāk.
džinsa jakas kaut kāds, arī visas labāk ir vaļā. Un tieši tāpat stilīgi, tāpat tā, ka fiziski tu vari aiztaisīt ceļu, bet tu tā nedari, un tad tā kā iesiet tajā pārskrējienā, nezinu, no mašīnas uz biroju vai tur kaut kur, tad tā kā vienu roku pieturi, tā kā piesavās un tā kā ļoti dāmīgi. Protams, tas nav variants mammai ar bērnu, ja, rati no 4. stāvā, tagad pieturēšu mēteli, ja, bet tas ir tas stilizēšanas veids, un ja tā ir grūtniece, kur tā var atļauties, kāpēc ne? Jā. Jā. Nu, forši. Nu, paldies, Karolīna. Un es zinu, ka mēs tiksimies māmiņu kongresā. Jā, 30. novembrī es uzstāšos uz savu prezentāciju māmiņu kongresā. Un, jā, man būs vesela stunda, kur es vairāk ar vizuāliem materiāliem, šobrīd es kaut ko tā uz pirkstiem jums rādīju, te cilvēku kameras priekšā, te apavus, bet tad man būs tāda, vesela prezentācija ar slaidiem, kur es arī kaut kā dalīšos ar savām idejām, un tā kā, ja jūs nāksiet, kādu no klausītājiem nāks, tad arī ir kontakti, tā kā sūtiet jautājumus un privilēģiet tas, kurš ir uzdevis jautājumu, tas dabūs viņu vizuālu atbildi jau saturā iekšā. Super, tā kā sūtat jautājums Karolīnai, arī es būšu māmiņu kongresā, es būšu ar pētmāmām, ar pētmāmu apvienību. Es arī uzstāsimies gan ar meistarklasēm, gan skatos, gan stendā. Varēs tikties pie konsultācijām, un es domāju, ka vajag sekot mums līdzi, varbūt arī mēs izspēlēsim kādus ielūgumus uz kongresu, jā, tā kā īstenībā, nu ko, māmiņām, lai skaists šis laiks, lai ir iekšējā gaisma šajā pelēkajā novembrī, jā, un tiekamies māmiņu kongresā, sūtam jautājumus Karolīnai par stilu, ko vilktu māmiņām, topošām māmiņām, jaunām māmiņām ar vairākiem bērniem, māmiņām no 4. stāva un tā tālāk. Tā kā visi tāds atbildes arī dabūsim. Jā. Varbūt vēl kaut ko grib pateikt? Es gribu jūs apsveikt, jo, ja jūs šeit esat, tad, man liekas, tas ir viena no labākām lietām, kur varēja būt šodien. Super. Paldies! Jā. Un tā, paldies! Atā, uz tikšanos! Atā!